sveiciens vēlreiz visiem, kas mūs skatās pie ekrāniem. Un arī mūsu pirmā stāvā darbinieki ir uzkāpuši otrajā stāvā. Un visas dienas garumā mums notika projekta Manas pirmās Eiropas parlamenta vēlēšana simulācijas spēle vai aktivitāte, kur Ventspils vidusskolas jaunieši, kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, varēja nākt un izmēģināt iespēju vēlēt ar īstajiem kandidātiem, ar īstajiem kandidātu sarakstiem, ieliekot vienu kandidātu sarakstu aploksnē, aizlīmējot to un iemetot urnā. Un Jete mums ir man sastādījusi kompāniju ar vēlēšanu rezultātiem. Jā, tātad kopā 6 Ventspils vidusskolās ir 546 balstiesīgie, un no tiem nobalsoja 425 jaunieši, jeb 78%. Derīgās aploksnes bija 413, jeb 97%, nederīgās aploksnes 33, jeb 7,7%, un 6 tukšas aploksnes, jeb 1,4%. Un tātad, ja šīs Eiropas parlamenta vēlēšanas notiktu tikai Ventspils vidusskolās, tad parlamentā iekļūtu, un es saukšu tikai tās partijas, kuras ir saņēmušas vismaz 5%, iekļūtu Sociāldemokrātiskā partija Saskaņa, kur saņēma 39 derīgas zīmes, jeb 9,17%, un ievēlēts būtu Nils Ušakovs. Tāpat arī parlamentā tiktu Nacionālā apvienība visu Latvijai tēvzemei un brīvībai LNNK, kas saņēma 31 balsi, jeb 7,29%, un parlamentā tiktu ievēlēts Roberts Zīle. Latvija pirmajā vietā saņēma 33 balsis, jeb 7,76%, un no Latvijas pirmajā vietā tiktu ievēlēts Vilis Kristopāns. Tālāk Latvijas attīstībai saņēma 39 balsis, jeb 9,17%, un parlamentā tiktu ievēlēts Ivars Ījaps. Ar 32 balsīm, jeb 7,53%, no partijas apvienība Jaunatvieši tiktu ievēlēts Emīls Arkliņš. Tālāk partija Progresīvie saņēma 48 balsis, jeb 11,29%, un parlamentā tiktu ievēlēta Elīna Pinto. Zaļo un Zemnieku savienība saņēma 64 balsis, jeb 15,06%, un parlamentā tiktu ievēlēti Andris Bērziņš un Harijs Rokpelnis. Un Jaunā vienotība saņēma 32 balsis, jeb 7,53%, un parlamentā tiktu ievēlēta Dace Melbārde. Zināmi uzvārdi, vārdi un uzvārdi. Tie jau, kas mums darbojās Eiropas parlamentā, tas pats Valdis Dombrovskis, tas pats Roberts Zīle, Dace Melbārde, ir labie piemēri, ir sliktie piemēri, bet tas ir mūsu jauniešu izteiktais viedoklis, kas jāatzīmē, ka šajās vēlēšanās no Latvijas tiks ievēlēts par vienu kandidātu vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tātad Latvijai ir 9 vietas Eiropas parlamentā. Un, kā jau es minēju vienā no diskusijām, lai partija tiktu ievēlēta, partijai ir jāsasniedz projekts, ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātais projekts, un šis tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu un arī Ventspils valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu. Tā kā mēs jau paneļa diskusijā pirms tam runājām par Eiropas Savienības ieguvumiem, tad arī šī simulācija, šī balsošana, šīs nodarbības skolās ir tikai un vienīgi liels pluss tam, ka mēs esam Eiropas Savienībā. Paldies visiem dalībniekiem, kas ieradās uz sarunu. Paldies, Jete, par
izsmeļošo procentuālo izskaidrojumu, kurš tad mums ir uzvarējis šodien. Un paldies tiem, kas skatījās pie ekrāna vai skatīsies mūs. Un neaizmirstam, šī gada 8. jūnijā balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās.